es ar to pamēģināju jogu, tāpēc, ka man likās, sporta zāle ir pārāk viegli priekš manis. Ar katru reizi sapratu, ka es gribu vēl, man vajag to. Tiešām ļoti patīk, tie ir super cilvēki, tie ir labi atmosfēra. Gribētu pamēģināt kaut ko jaunu, tā vietā, lai visu laiku iet skriet un izir mocīts jau ar lietām, kas man nevienmēr garlaiko. Pārsteigums bija tas, ka tas tik tiešām reāli ir grūti un domāju, ka sagatavošanās posmā šī būs diezgan svarīga sastāvdaļa. Nu jā, tikai pozitīvi, viss pozitīvi. Tagad atnākot šeit un viss šajā kārtumā, tas ir šķiet dinamiskāk nekā skriešana. Visi apkārt runā, daudz gadu nav bijuši, bet runā, tāpēc nolēmu pamēģināt. Baigais enerģijas piekļūtums. Es nevaru lielīties, ka es varu izdarīt pilnīgi visu, taču es jūtos ļoti labi. Gan ar šo apziņu, ka es varu sevi pārvarēt mazliet, gan ar to, ka tas pats process tomēr rada tāds patīkams sajūts, prieku rada ķermenī. Nomierina man prātu, atslābina man ķermeni, padara man loknāku un palīdz zaudēt svaru. No sākuma, protams, ir grūti, bet iemāca, manuprāt, mērķtiecību. Un šiem 3 mēnešiem, kopš es apmetu par visam jogu, es esmu atrisinājis veselības problēmas, ar kurām ir cīnījušies ko labākie Latvijas ārsti. Bet izrādās risinājums ir ļoti vienkārši, tikam jogu. Pirmo reizi domāju, ka kas tur silts telpā, tur būs tikai jāpastaipās. Izdarīju visu to un beigās bija vienkārši ķermenis tik noguris. Nebija noguris, bet tāds atbrīvojies. Likās, ka būtu vieglāk, bet treniņa beigās bija grūtāk. Redzēs, kā šodien būs. Manuprāt, Bikram jogas studija ir kā tāda oāze pilsētu stresu nomocītajiem cilvēkiem, kuri nāk sevi sakārtot un tā globāli nomierināties. Jogas nodarbības manī attīsta psiholoģisko noturību. Es jūtu, ka manī ienāk lielāks miers, koncentrēšanās spēja un sajūta, ka es varu tikt galā ar jebkurām situācijām, ko man dzīve piespēlē. Likās jogas nodarbība, kas tur atbrauc, bet bija pavisam savādāk. Pusotras stundas laikā nospīdzināja tā, ka vairs nebija spēka vairāk, ko nevarēja izdarīt. Es braucu mājās un uzreiz atlūzu visu. Vakarā mugura bija pavisam citās sajūtās. Pirms iešanas gulēt nesāpēja beidzot. Viss muskulis izsildīja, viss kārtīgi, viss elpošana trenēm, ļoti labi pašsildi. Ne tikai sanāk ļoti pasvīgs, ka man nav sveši, bet arī daudz ūdeni dar, ko tik darīju un arī slodzi savādāk. Katrā ziņā tas ir ļoti labs treniņš. Un kā sportistētis ļoti labi palīdz. Principā mans darbs ir saistīts ar daudz lēmumu pieņemšanu un stresu patstāvību. Šī ir perfekta iespēja atslēgties no visas pusotras stundas, bet pavisam citā pasaulē. Un iznāc ārā tagad pilnīgi no jauna pieņemts cilvēki. Я думаю вообще, что для профессиональных спортсменов йога может быть очень полезна. В плане восстановления, в плане растяжки, в плане подлечения каких-то хронических травм.